Šodien viesojamies Ludzas mākslas skolā, kur kopā ar skolēniem iepazinām biškopības pasauli. Atvedām līdzi stropus, pastāstījām par bišu dzīvi un darbu. Bērni bija ļoti aktīvi un uzdeva jautājumus, tāpat kā arī atbildēja uz maniem jautājumiem. Es tieši tā Saša, kad bija mazīķis, tāds kā jūs, un višķi lielāks, viņš riktīgi trenējās, uzminiet, kādā sporta veidā. Kādā sporta veidā? Svarcošanā, tieši tā. Svarcošanā trenējās, ne? Pildījām arī biškopības biedrības izveidotos testus, pēc kura dalībnieki saņēma balviņus. Starp citu, viena no dalībniecēm izpildīja testu izcili, pieļaujot tikai vienu kļūdu. Vēlāk mēs degustējām Čaklās bites produkciju. Skaties, kā mums gāja. Medus tev vislabāk garšāja? Man garšoja ar raveni. Piparmētras medus man ļoti garšoja. Es pirmā reizi garšoju, bet man ļoti arī vispār visi medi garšo. Nedēļas laikā notiks radošā darbnīca, kur bērni apgleznos bišu stropus, un jums būs iespēja tos novērtēt mūsu sociālajos tīklos līdz 7. jūnijam. Visi jaunie gleznotāji saņems arī ielūgumus uz putu ballīti 8. jūnijā Ludzas parkā, kur arī sveiksim uzvarētājus. Un otro vērtēšanu veiks bites aptuveni 2 mēnešu laikā pēc ievāktā medus daudzuma. Kā tu domā, cilvēkam un bitei gaumes atšķirās? Liels paldies Ludzas mākslas skolai par uzņemšanu un sekojam jaunumiem mūsu sociālajos tīklos. Tā kā